godātie ebreju tautas genocīda upuru piemiņas brīža dalībnieki, ekscelences, dāmas un kungi. Katras valsts un katras tautas vēsturē ir datumi, kas jāzina, jāpiemina, kurus nedrīkst aizmirst. Tie ir datumi, kas atgādina un brīdina, kas liek aizdomāties un rīkoties, lai nekas tāds nekad vairs neatkārtotos. Otrais pasaules karš bija globāla traģēdija, kas nesaucīgi skāra arī Latviju. Mūsu valsts iedzīvotājs, kas cieta komunistu režīmu represijās, pieminām 25. martā un 14. jūnijā. Šodien, 4. jūlijā, mēs nākam kopā, lai pieminētu Otrā pasaules kara šausmīgākā nozieguma holokausta upurus. Nacistu okupācijas režīms Latvijā izdarīja noziegumus pret cilvēci un izraisīja neattaisnojamas neiecietības izpausmes. Šī nozieguma rezultātā tika iznīcināta Latvijas ebreju kopiena, kas bija neatņemama Latvijas sabiedrības daļa. Šajā vietā pirms 73 gadiem tika nodedzināta Rīgas korālā sinagoga. Vēl šodien šīs drupas kalpo kā simbols rasisma un neiecietības izraisītam genocīdam pret nevainīgiem cilvēkiem. Genocīds ir mazvērtības, aizsprieduma un apslēpta ļaunuma rezultāts. Tas var sākties no sīkiem aizspriedumiem, pāraugot atklātā līdz cilvēku aizvainošanā, norādot, ka viņi ir citādi. Bet zināmos apstākļos, un to redzam vēl šodien visās pasaules malās, tas viegli pārvēršas asiņainos konfliktos un mērķiecīgā nevainīga cilvēka iznīcināšanā. Laikā, kad tepat Eiropā konflikti tiek risināti militāriem līdzekļiem, ir jāpieliek visus spēkus cīņā pret vardarbību un aizspriedumiem. Vēsture liecina, ka no melnām domām līdz ļauniem darbiem ir tikai viens solis. Tomēr holokausts Latvijā radīja arī nesaustīgs pašaizliedzības piemērus. Mēs stāvam pie pieminekļa tiem Latvijas iedzīvotājiem, kuri riskējot ar savu un savu ģimenes locekļu dzīvību, glāba nāvei nolēmtos. Šo cilvēku vārdi ir dokumentēti un iemūžināti. Man bija gods 4. maijā pasniegt 3 zvaigžņu ordeni ilgadējam sabiedriskajam darbiniekam un holokausta vēstures pētniekam Meijeram Melleram par viņa lielo personisko ieguldījumu Latvijas vēstures pētniecībā, dokumentēšanā, vēstures liecību saglabāšanā un nodošanā jaunajām paaudzēm. Šīs darbs ir jāturpina, lai nekad nekas tāds vairs neatkārtotos. Lai mūžīgs miers un piemiņa holokausta upuriem. Paldies tiem, kas nesautīgi un drosmīgi glāba. Lass mich die Bär,